Kas tas ir? Vai tu dzirdēji? Jā, tas ir azāns, aicinājums uz solā lūgšanu. Tas nozīmē, ka drīz sāksies lūgšana laiks, un man būs jāiet uz lūgšanu. Aha, un kādēļ tu lūdzies? Esmu muslims, un mana reliģija ir islāms, bet katrs muslims pilda lūgšanas 5 reizes dienā. Mēs lūdzamies pirms saulēkta, dienas vidū, pēc pusdienlaika, pēc saulrieta un vēlā vakarā pirms došanās gulēt. Mēs pielūdzam Dievu, lai viņam pateiktos par visu, ar ko viņš mūs apdāvinājis. Jā, interesanti, bet kas vispār ir islāms? Pirmkārt, muslimi tic, ka ir tikai viens dievs, arābu valodā Allāhs. Viņš ir visa radītājs. Dievs radījis mēnesi, sauli, zvaigznes un debesis. Viņš radījis visu, kas ir uz zemes, mani un tevi, augus, puķes, dzīvniekus un pat vismazākos kukēnīšus. Dievs ir radījis visu visumu. Islāmā ir 5 pilāri, kas jāievēro katram muslimam. Tie ir ticība, lūgšana, labdarība, gavēnis un svētceļojums. Šahāda – ticība. Pirmais pilārs ir ticība tam, ka eksistē Dievs, ka viņš ir tikai viens un ka pravietis Muhameds ir viņa pravietis. Lūgšana. Otrais pilārs ir lūgšana, ko veic 5 reizes dienā. Kā jau es teicu, mēs lūdzamies pirms saulēkta, dienas vidū, pēc pusdienlaika, pēc saulrieta un naktī. Izskatās, ka jūs ļoti daudz lūdzaties. Vai nav pārlieku sarežģīti? Protams, ka nē, jo mēs taču pielūdzam Dievu un atceroties, ka tikai pateicoties viņam esmu vesels un mana sirds sitās, man tieši gribas lūgties. Trešais pilārs ir labdarība, ko mēs saucam par zakā. Zakā valodas nozīme ir attīrīšanās. Tas nozīmē tikai reizi gadā atdot 2,5% no sava īpašuma. Piemēram, ja tev ir 100 eiro, tu atdod no tiem 2,5% nabagiem. Tātad tikai 2,5 eiro. Ja visā pasaulē katrs tā darītu, vairs nebūtu neviena nabaga. 4. pilārs ir gavēnis. Arābu valodā saum. Katrs muslims uz zemes gavē Ramadāna mēnesī. Mēs ēdam agri no rīta un pēc tam pēc saulrieta. Tāpat gavēnis māca pašdisciplīnu, kā arī nebūt egoistiskiem, skopiem un slinkiem. Galvenais gavēņa mērķis ir izpelnīties Dieva labvēlību un pietuvināties viņam. Svētceļojums. Un pēdējais 5. pilārs ir svētceļojums, kas arābu valodā saucas hadžs. Hadža laikā mēs apmeklējam Kābu, Mekas pilsētā. Katram muslimam vismaz reizi ir jāveic hadžs, ja viņam ir tāda iespēja. Hadža laikā visi tērpjas baltā apģērbā, kas norāda, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. Tie tad arī ir 5 islāma pilāri. Paldies, Jūsuf! Jauki, ka tu man pastāstīji par jūsu reliģiju islāmu. Nekādu problēmu! Jautā man visu, ko vēlies, jebkurā laikā, bet tagad man jādodas pildīt pusdienas lūgšanu. Labi, tad čau pagaidām. Varbūt vēlies paskatīties, kā es to pildu? Jā, protams!